Numuriņa apskats Ēdoles pilī. Ienākot mums ir forši, mums ir kur nomest savas mantas, jakas, vispārējais. Uzreiz ienāk iekšā mūs sagaida Ervīns uz milzīga televizora. Tad mums ir šis te latviski nemācēšu nosaukt, bet skaistums spogulītis, kur tu vakarā apsēdies, noliec savas maigās kājiņš uz šī te spilventiņa, un tad tu vari nakts krēmiņu smērēt un doties uz vaiprātīgu, milzīgu kuģi, ko mēs varētu nosaukt par gultu. Nezinu, milzīgi. Bet man patīk, ka ieturēts ir stiliņš, šis te pils stils kaut kāds. Labi, tas nav pils stils, jūs saprotat, joki notiek. Un tas pats nakts skapīts ārpus, un tas ir audumiņš zem stikla. Un arī skapis, ja tu sataisies pārvākties uz šeit uz kādu nedēļu. Stāvlampa, forši, ka mums ir ūdentiņš nolikts, pa naktī baigās lāpīt uznāk, bet skatās, kas vēl bonusiņš vānas istabā. Dienāsam, liekas, pils, jā. Parasti šādās vietās telpas ir grandiozi liels, un tā vānas istaba viņa tāda, kādi tādi ir. Šeit, bum, milzīga vāna. Tas ir tik forši, ja tu esi atbraucis divatiņā uz baudīt romantiku, tad var divatā iekāpt vannā un pasēdēt. Tas ir tik forši. Te obligāti bija jābūt tam te mazam skapītim, kur šampītis stāv. Bet vannas ir tāda, ka te dzīvot kāds varētu. Tas ir forši. Vanna, tas ir patiešām bonus. Atbrauc, paliec vannā, pēc tam iekāp savā halātiņā, ej, sēdi divānā un skaties, ko labu Ervīns stāsta. Kaut ko par čipšiem šobrīd, vai ne? Tā kā es ģērbjos un eju vannā, un jums arī novēlu. Atbrauciet līdz Ēdolē, tas nav tā kā, vai cik te viss ir superīgi. Vienkārši, te ir ko darīt, būs ko darīt. Tiešām, es nezināju. Tagad zināšu, tagad arī jūs zināsiet, ka ir vērts nobraukt to gabaliņu, izbaudīt foršas vakariņas, aiziet uz muzeju, uzkāpt tornī, ieiet vannā, palikt pa nakti un noskatīties, ko mums Ervīns ir, noskatīties kādu Ervīnu videoblogu ceļojumu sēriju, kas mums tur šobrīd ir. Ausmaņu kebabs, Rēzekne. Forša sērija bija.